Šodien mēs runāsim par cenu stabilitāti. Eiropas centrālās bankas padome noteikusi, ka cenu stabilitāte ir Eirozonas saskaņotā patēriņa cenu indeksa gada pieaugums, kas nepārsniedz 2%. Vai jūs, lūdzu, nevarētu to paskaidrot vienkāršāk? Labi. Iedomājieties iepirkuma grozu ar dažādām precēm, piemēram, maizi, tomātiem, pienu, vai arī ko tādu kā datori vai kurpes. Šā preču groza cenu regulāri pārbauda un aprēķina cenu gada pieaugumu, vai arī retos gadījumos kritumu. Vispārīgi sakot, ja pieaugums nepārsniedz 2%, valda cenu stabilitāte. Vai skaidrs? Labi, sāksim no sākuma. Kāpēc mums vispār vajadzīga nauda? Ja naudas nebūtu, mums nāktos mainīties ar precēm. Kā maiznieks samaksātu par matu apgriešanu, piedāvājot frizēri maizi? Taču ko iesākt, ja frizēris maizi negrib? Kā viņam samaksāt? Tas kļūst ļoti sarežģīti. Tāpēc tika izgudrota nauda. Tā atvieglo tirzniecību. Taču atcerieties, tā nevienmēr saglabājusi savu vērtību. Reizēm cenas strauji paaugstinājās. Kas noticis? Kur mēs esam? Nezinu, bet man gribas ēst. Paskat tur! Tātad, ko mēs varam nopirkt par 4 monētām? Ko jūs vēlaties? Lūdzu, 2. Te ir par maz. Jūs tikko paaugstinājāt cenu. Kāpēc? Cilvēki var tērēt vairāk naudas nekā ir preču. Audzes pieprasījums pēc manām kūkām, arī miltu cenas kāpušas, man jāmaksā melderim, un arī malkas cena manai krāsnī ir paaugstinājusies. Cepšana man tagad izmaksā dārgāk. Nākamais! Neraizējieties, jums tikai vajag vairāk naudas. Super! Paldies! Neticami! Viņš visu laiku paaugstina cenu. Mēs šeit nekad neko nevarēsim nopirkt. Nu tad jums vajadzētu vairāk naudas. Pāgi, es tevi pazīstu. Tu esi inflācija. Pareizi, tā kā tu esi tik gudra, es visiem klātesošajiem piešķiru naudas balvu. Nē, nevajag! Lieliski! Nē, nav lieliski. Ja naudas ir pārāk daudz, bet preču daudzums nemainās, paaugstinās cenas un nauda zaudē vērtību. Paskatik, cik viņš par to prasa. Ar dārgāk nekā pagājušā mēnesī. Agrāk varēja to atļauties, bet tagad vairs ne. Cenas visu laiku aug, bet mana pensija nemainās. Un ietaupījumiem ikdienu zud vērtību. Šādos laikos mūždien cieši masturīgie. Tad tāda ir tā inflācija. Un kad tā sākusies, šķiet ir grūti to apturēt. Viņš jau atkal ir klāt. Mūkam prom no šejienes. Cik labi, ka izbēgām no turienes. Neskurš mūsdienās uzrauga inflāciju. Ev, vai skolotāji nestāstīja kaut ko par Eiropas centrālo banku un cenu stabilitāti? Jā. Mēģināsim uzzināt ko vairāk. Skat, kur mēs esam. Sakiet, lūdzu, vai jūs tiešām nodarbojaties ar cenu stabilitātes nodrošināšanu? Kā jūs to darāt? Varbūt es varētu jums palīdzēt? Tātad, kā varu jums palīdzēt? Mēs tikko redzējām inflācijas mošķi un tā radītos zaudējumus. Vai tiešām jūs to uzraugāt? Inflācijas mošķi? Jā, viņš tikko... Jūs laikam runājat par šo te? Vai tas ir inflācijas mošķis? Bet tas taču ir niecīgs. Tā gan. Un tas tāpēc, ka mūsu uzdevums ir saglabāt cenu stabilitāti. Mūsu mērķis ir noturēt inflāciju zem 2%, bet tuvu šai robežai vidējā termiņā. Bet kā jūs to panākat? Mēs noskaidrojam, vai nepastāv riski cenu stabilitātei. Veicam 2 veidu analīzi. Pirmkārt, mēs vērojam dažādus faktorus, piemēram, tautsaimniecības izaugsmi un naftas cenas, kas varētu paaugstināt cenas īstermiņā. Otrakārt, mēs uzraugām tautsaimniecībā apgrozībā esošās naudas daudzumu, jo tas var paaugstināt cenas vidējā termiņā un ilgtermiņā. Kāpēc? Pagātnē visi augstas inflācijas gadījumi bija saistīti ar pārāk lielu apgrozībā esošās naudas daudzumu. Ja apgrozībā būtu pārāk daudz naudas un pārāk maz preču, pastāvētu augstāks inflācijas risks. Piemēram, ja tirgū visi vēlas nopirkt vienas un tās pašas kūkas.
Pareizi, taču inflācija parādās tikai vispārēju cenu kāpuma gadījumā. Ne tikai kūkām, bet visām precēm un pakalpojumiem. Bet ko tad jūs varat darīt? Piemēram, vai jūs varat neļaut maizniekam paaugstināt cenas? Nē, nevaram. Taču mēs lemjam, kāda būs procentu likme. Es paskaidrošu. Ņemot kredītu, piemēram, automašīnas vai jauna leduskapja iegādēji, jāmaksā procenti, ko aprēķina pamatojoties uz procentu likmi. Citiem vārdiem, procentu likme ir naudas cena. Jo augstāk ir procentu likme jeb naudas cena, jo zemāks būs naudas pieprasījums. Ja nauda būs pārāk dārga, cilvēki to mazāk aizņemsies. Tieši tā. Tāpēc mūsu uzdevums ir noteikt procentu likmes. Nodrošinot, lai cenas paliek stabilas ilgtermiņā. Pareizi. Stabilas cenas rada uzticēšanos. Tad ietaupīt un veikt ieguldījumus ir vieglāk. Ja pēc dažiem mēnešiem dosieties iepirkties, preces maksās aptuveni tikpat, cik tagad. Arī uzņēmumi vairāk iegulda, gan veicinot tautsaimniecības izaugsmi, gan radot daudzas jaunas darba vietas. Un valstī tādējādi jākļūst turīgākai. Tieši tā, tāpēc šaknauķa augšana var radīt sarežģījumus visā tautsaimniecībā. Viņa dēļ cilvēki var pat zaudēt uzticību savai naudai, tāpēc Eiropas centrālā banka un eirosistēma savu uzdevumu uztver tik nopietni. Eirosistēma? Tā ir Eiropas centrālā banka un Eirozonas valstu nacionālās centrālās bankas. Taču mēs uzraugām ne tikai to vien. Patiešām? Jā, skatieties, šī ir deflācija. Kas tā tāda? Deflācija ir vispārējais cenu kritums. Izklausās lieliski. Nē, tā nav. Tāpat kā inflācija, tā arī var nodarīt kaitējumu tautsaimniecībai. Piemēram, ja cenas nepārtraukti pazemināsies, jūs atliksiet pirkumu, gaidot, ka pēc nedēļas tas būs lētāks, bet pēc mēneša vēl lētāks. Tā paša iemesla dēļ uzņēmums var nolemt atlikt ieguldījumus. Tad ciestu tautsaimniecība. Šie sīkaļas ir postoši. Kāds tad ir Eiropas centrālās bankas un eirosistēmas galvenais mērķis? Tātad? Uzturēt cenu stabilitāti. Labi. Un cīnīties ar inflācijas mošķi. Jā, laikam to varētu dēvēt arī tā. Jā!